Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī atklāts jauns mākslas izstāžu cikls – izstāžu sezona pils galerijās. Ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu pils telpās vienlaikus ienākušas 2 personāla izstādes. Pils galerijās no 1. līdz 3. stāvam izkārtoti mākslinieka Māra Ubzera darbi izstādē Nomierināšanās. Māksliniekam šis ir sen gaidīts brīdis. Pirmo reizi piedalījos plenērā 2010. gadā. Un tad man radās pirmā doma, ka šeit būtu ļoti jauki izstādīt savus darbus. Es ļoti ilgi pārdomāju viņus pirms tam. Nav jau noslēpums, ka viņi būtībā rodās ne no kā. Ir jānotver visas tās sajūtas un domas, viņas kaut kā ir jākoncentrē sevī, un tas tomēr nav ātri. Paiet laiks, kamēr visas tās domas un sajūtas man izdodās tik ļoti koncentrēt, ka viņas jau ir gatavas tam, lai viņas kļūtu redzamas. Visvairāk, varētu teikt, gleznoju savu iekšējo pasauli, kura, manuprāt, ir diezgan līdzīga citu cilvēku iekšējai pasaulē. Māra Ubzera darbi top lēni. Gadā rodas vien aptuveni 2 vai 3 gleznas. Izstādes nosaukums Nomierināšanās precīzi atspoguļo mākslinieka briedumu un šī brīža dzīves izjūtu. Ar laiku kļūst arvien mierīgāks, es pie tā strādāju. Jā. Visi cilvēki, protams, jaunībā ir straujāki un viņiem viss ir melns un balts vai ļoti košs. Un tad, kad viņi vairs nav tik jauni, tad viņi saprot, ka starp melno un balto ir ļoti daudz nianses. Jā, un kad ir ļoti daudz iespējas līdz to. Tikmēr pils mazo izstāžu zāli ir apdzīvojis gleznotājs Kristīnas Keires, ainavu personāla izstāde Jūra, kāpa, debesis. Abi mākslinieki ir vienaudži studējuši stāju glezniecību Latvijas Mākslas akadēmijā un ir regulāri Ventspils muzeja plenēru dalībnieki. Kristīnai šī ir pirmā personāla izstāde pēc 10 gadu pārtraukuma. Bija tādi juku laiki, ik pa laikam, un arī, protams, šobrīd nav mierīgi laiki, bet bija tā kā, man pašai grūti tā kā sakoncentrēties, jo patīk man lieli formāti, un tie man ir arī iesākti, gaida kaut kādu brīdi, kad tiks eksponēti, bet tam man vēl nebija tik daudz drosmes. Māksliniece atsaukusies Ievas Rupenheites aicinājumam izstādīt savus plenērā pie dabas tapušos darbus. Viņa atzīst, ka ar maza formāta darbiem strādāt ir sarežģītāk. Tai mazā ir kaut kas tā kā jāieliek, lai viņš uzrunātu. Un tas nozīmē, ka tur kaut kā ir jādomā savādāk, tādā citā šaurākā formātā, bet citreiz tas var būt iedarbīgāk nekā liels formāts, piemēram. Vienmēr daba man ir bijusi iedvesmas avots. Varbūt es viņu tā kā kaut kādā ziņā vairāk abstrakti atveidoju. Esmu gleznojis arī figurālas kompozīcijas un tā, bet šobrīd tas tā kā man arī laikam dod kaut kādu mieru iekšēji. Abas izstādes piedāvā unikālu iespēju caur tradicionālo glezniecību rast patvērumu un iekšēju mieru šī brīža nemierīgajā pasaulē. Izstādes Livonijas ordeņa pilī būs apskatāmas līdz 28. jūnijam.